Visiem labvakar! Šodien mums ir 8. augusts. Sveicu visus dalībniekus, kuri ir atraduši laiku piedalīties, un tie, kas klausīsies ierakstā un redz mani pirmo reizi, mani sauc Valda, dzīvoju Vācijā un esmu projekta Čeroid partneris, tāpat kā visi pārējie, bet šovakar došu jums informāciju, kā jūs varat pelnīt internetā, kā jūs varat izmantot mūsu instrumentu, ko sauc par Čeroitu, un kādi šeit ir iespējamie rezultāti. Neliels ieskats būs arī par to, kā projekts funkcionē. Tās ir jaunākās tehnoloģijas, kuras ir balstītas gan uz blockchainu, gan šobrīd uz Telegramas messenģu. Kas katram ir vajadzīgs, protams, kad messenģ Telegramā profils, jā, tā tad profilu nodrošināt ar visu iespējamo drošību, tā kā runa ir par finansēm, un, protams, tie, kas sāk tikko lietot Telegramu, it sevišķi tas attiecās uz jauniem partneriem, tad ir nepieciešams izveidot savu lietotāju vārdu, kurš ir oriģināls, kurš ir vienreizējs un kuru jūs varēsiet izmantot, kā saka, savā lietošanā, savā biznesā. Pāriešu tagad uz slaidiem, lai jums būtu vienkāršāk saprast. Jūs man vienkārši pateiksiet, vai slaidi ir redzami. Tātad, ko mums dod projekts Čeroids? Projekts, kurš ir balstīts arī uz jaunākām tehnoloģijām, projekts, kurš kā instruments dod iespēju jebkuram lietotājam sākt izmantojot šo te instrumentu pelnīt visvērtīgāko naudu pasaulē šobrīd bitcoinu. Tātad runa būs par finansēm šovakar, runa būs par lielām finansēm, parādīšu savu redzējumu. Kā izmantojot šo te projektu, jūs varat ļoti nopietni izmainīt savu finansiālo situāciju. Protams, kad to, ko šodien mēs varam izmantot, tas nebija iespējams vēl pirms dažiem gadiem, un, protams, ka mēs neapguvām šīs zināšanas ne universitātē, ne institūtos, un, protams, to mums arī nevarēja iemācīt mūsu vecāki, jo, vienkārši nebija šādu te iespēju. Šodien ieņemiet, kā saka, ērtas vietas pie sava kompjūtera, vai, ja tas ir telefons, varbūt kādam ir nepieciešams kaut ko pierakstīt, bloknots, pildspalva, ja, tā tad izmantojiet šo te stundu, lai saprastu, kā funkcionē mūsu projekts, kā funkcionē šis te instruments un ko jūs katrs šeit varat sasniegt, iegūt un izmainīt savā dzīvē. Mērķis, mūsu projekta mērķis, tātad mēs apvienojamies kopienā, interesentu kopienā, kuri izmantojot šo te tehnoloģiju var palīdzēt daudziem cilvēkiem pasaulē izmainīt finansiālo situāciju. Tātad, uz kā balstās šis te projekts? Protams, uz kriptovalūtu bitcoins. Un uz ko balstās bitcoins, tās ir tās tehnoloģijas, ko sauc šobrīd par blockchainu. Ja? Tātad blockchains arī nemaz tik sen nav ienācis mūsu dzīvē. Praktiski, ja mēs tā stādamies priekšā tīri vizuāli, tad tā ir kompjūtera ķēde, kur viena ar otru ir saistīta visā pasaulē un kura praktiski palīdz saglabāt jebkuru datu bāzi. Ja? Tātad blockchains tā ir patstāvīgi augoši sakārtot ierakstu, kurus dēvē par blokiem saraksts. Šī te tehnoloģija sāka veidoties pagājušā gadsimta nogalē, tātad 91. gads, un tā pa īstam blockchain tehnoloģijas mēs iepazinām sākot ar to brīdi, kad parādījās konkrēti pirmā kriptovalūta bitcoins. Ja? Tātad blockchains ir īpaši drošas pretī ierakstu izmainīšanu, jo, lai izmainītu kādu no senākiem blokiem vai ierakstiem, būtu jāveic izmaiņas arī visos tam sekojošajos blokos. Ja? Tātad šī te tehnoloģija praktiski aizsargā šo te datu bāzi, kura tiek ierakstīta izmantojot blockchainu. Un būtībā, kas vēl ir jāņem vērā, ka šī tehnoloģija ir, tās pārvaldība ir decentralizēta. Ko nozīmē decentralizācija? Tas nozīmē to, ka viņa nav pakļauta kaut kādam centrālam serverim. Ja? Tātad viņa nepiedar nevienai kaut kādai konkrētai korporācijai, viņa nepiedar kaut kādai cilvēku kopienai, grupai vai individam. Ja? Tātad faktiski
šī te sistēma ir līdzīga, kā mēs savā laikā iepazinām arī internetu, ja, jo blockchain tehnoloģijas šobrīd ienāk un tiek izmantotas ne tikai finansēs, kas ir saistīts, protams, arī ar kriptovalūtām, bet ienāk jebkurā sfērā, kur ir nepieciešama kaut kādu datu bāzes reģistrācija, uzskaiti, ja, tas var būt, tā var būt transporta sfēra, tas var būt ienākt, kā saka, izmantot medicīnā, tāpat var būt māksla, vēlēšanās izmanto, un cik es zinu, tad faktiski šobrīd Dubai valdība pilnībā pāriet savā, kā saka, ekonomikā, izmantojot konkrēti blockchainu. Ja? Tātad blockchainam ir daudz priekšrocības, starp kurām ir vērts izcelt tieši drošību tam, ka pateicoties vadības decentralizācijai, tā tiek pasargāta no manipulācijām un viltošanas mēģinājumiem. Un tas, protams, arī ir ļoti svarīgi, piemēram, izmantojot konkrēti finanses. Ja? Tātad zemes eksploatācijas izmaksas, datus glabā un pārvalda decentralizēts datortīkls, neiesaistot cilvēcisko faktoru, kas samazina izmaksas. Tātad faktiski tas, kad nav kaut kāds centralizēts serveris, dati ir aizsargāti, datus nevar izmainīt, datiem nav iespējama kaut kāda pieeja no malas, ja, tātad mēs to arī jau esam par to pārliecinājušies, kad arī tad, kad mēs izmantojam konkrēti bitkoina transakcijas, ja, tātad tie, kas jau ir partneri, tad mēs redzam, ka transakcija ir atklāta, ja, bet uz viņu nevar atstāt kaut kādu iespaidu. Ja. Tātad, šis ir viens no noteicošajiem faktoriem, kāpēc šobrīd šī tehnoloģija ir tik, kā saka, pieprasīta. Nedaudz par pašu bitkoinu. Tie, kas klausās varbūt pirmoreiz, tie, kam vēl nav līdz šim bijis kaut kāds sakars, ja, jo ir daudzi skeptiķi, kas baidās no visa jaunā, bet, dzīve ir dzīve, un šobrīd tas, kas notiek tieši konkrēti arī finanšu sfērās, ja, ir cieši saistīts gan ar blockchaina tehnoloģijām, ja, tātad arī bankas pāriet uz šo te tehnoloģiju, un būtībā tas, ka mēs arvien vairāk sākam pievērsties tieši kriptomaksājumiem, kriptovalūtām, ja, liecina par to, ka 15 gadu laikā daudz kas ir izmainījies. Tātad pirmais raksts vai pirmā informācija, kad mēs uzzinājām tieši par bitkoinu, ja, bija 2008. gads, kad Satoshi Nakamoto sniedz rakstu avīzē 31. oktobrs 2008. gads, ka bitkoins tā ir peer-to-peer elektroniskās naudas sistēma, elektroniskās naudas sistēma, kurai nav nepieciešama trešā uzticēšanās persona, tātad nav starpnieku, un vēl nedaudz vēlāk, 2009. gada 3. janvāris, kad bija vēl viens raksts, ja, par to, kad ir radīts pirmais kriptomaks, ja, tātad valets, un notikusi pirmā bitkoina transakcija. Ja, tātad faktiski 2009. gada 3. janvārs tiek uzskatīts par bitkoina dzimšanas dienu. Kā bitkoini funkcionē? Šeit mēs redzam tādu vizuālo bitkoinu monētas attēlu, noteikti, ka daudzi to jau ir iepazinuši. Īstenībā ļoti dažādi interesanti dizaini šobrīd tiek veidot šim te, kā saka, šai te monētai, bet fakts ir tāds, ka bitkoins tā ir tikai un vienīgi digitāla valūta, ja, tātad viņai nav šī te fiziskā elementa, nav monēta, nav papīra, kā saka, naudas banknotes, ja, tātad, faktiski mēs, protams, varam nopirkt bitkoina žetonu, ja, bet tai pašā laikā vērtība ir tikai un vienīgi tai naudiņai, kur atrodas mums digitālajos makos, vai, protams, arī izmantojot kaut kādu biržas, kā saka, savu kontu. Kas tad nosaka bitkoina vērtību? Ja? Tā kā mēs visi zinām no ekonomikas, ja, kad tam, kam ir pieprasījums, tam, protams, aug arī vērtība. Ja? Un tātad bitkoina vērtību un verifikāciju nodrošina globālais peer-to-peer tīkls, ja? Ko nozīmē peer-to-peer? Tas ir no cilvēka uz cilvēku. Ja? Tātad bitcoin ir īpaši drošu datu bloki, un pārvietojot šos te datus no viena maciņa vai personas uz otru, ja? Tātad pārbaudot darījumu, tiek tērēta skaitļošanas jauda. Tātad tas saucamais mainings, ja? Tātad tieši šādā veidā arī tad monētas tiek ražotas.
Un kas vēl ir jāņem vērā, tad, kad mēs veidojam kaut kādu kriptomaku jau, ja, tātad radīšanas brīdī mēs veidojam slepeno atslēgu. Ja, tātad šī atslēga tieši nodrošina piekļuvu mūsu valetam, mūsu maciņam un nedod Dievs mēs viņu pazaudējam. Ja, jo līdz ar to, ja mēs pazaudējam šo te atslēgu, zūd arī piekļuvu mūsu naudai. Tātad Bitcoina bloka ķēde, kuras pamatā ir tieši šī te blockchaina tehnoloģija, ir decentralizēta, to nepārauga neviena pasaules valdība, un tas nozīmē to, ka neviens šo sistēmu nevar kontrolēt, jo tā ir izkliedēta datu bāze, kuras informācija atrodas vairākos tūkstošos datoru visā pasaulē. Kas vēl ir noticis pa šo te laiku, ja tā tad 2009. gads, 3. janvārs, faktiski ir pagājuši 15 gadi. Un daudz kas ir izmainījies, ja mēs, piemēram, paņemsim kaut vai salīdzinoši pagājušo gadu, jā, tātad 23. gads, janvārs, februārs, monēta maksāja no 15 līdz 16 tūkstošiem, bet jau pagājušā gada laikā tās cena pieauga par 200%. Šobrīd tirgus kapitalizācija ir 1,29 triljoni, un ja mēs salīdzināsim to, kad, piemēram, Bitcoina cena vēl tikai pirms 15 gadiem, tad, kad aizsākās visa šī te, var teikt, tehnoloģija, ja, tātad finanšu sistēma, bija, plus mīnus vienam elektroenerģijas kilovata vērtībā, ja, tātad nepilns dolārs, tad šobrīd pa šo te laiku Bitcoins ir izaudzis līdz pat 73 tūkstošiem, ja, tātad maksimums tika sasniegts tieši šī gada martā. Jo martā bija halvings, ja, daudzi nezin, kas ir halvings, īstenībā jau pašā tehnoloģijas pirmsākumā tika ieprogrammēts, ka katrus 4 gadus uz pusi samazinās iegūto monētu skaits, ja, tātad, vēl runājot par skaitu, ja, tātad šī ir vēl viena, var teikt, īpašība tieši Bitcoinam, ja, kad monētu skaits ir ierobežots līdz 21 miljonam monētu, un uz doto brīdi jau ir iegūti 94% no visa kopējā iespējamā monētu skaita. Bet tā kā ir šie te halvingi, ja, tad pēdējā monēta tiks iegūta 2138. gadā. Ja, tā tad to visu var izrēķināt. Un kas vēl, 30% jau ir zaudēti, ja, no monētām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki vienkārši sākumā neuztvēra to nopietni, pazaudēja savus makus, pazaudēja cietos diskus, kur tika glabāti bitkoini, ja. Jo pašā sākumā tie, kas sāka nodarboties ar šo te, kā saka, bitkoinu ražošanu vai mainingu, ja, tad dienā varēja iegūt līdz pat 50 monētām, ja, tad šobrīd pēc aprīļa halvinga uz vienu blockchainu ir iespējams iegūt mazliet vairāk kā 3 monētas, ja, un līdz ar to, protams, ja mēs sākam rēķināt, tad šeit parādās tieši šie te fakti un cipari, ja. Faktiski tika uzskatīts, ka maksimums tika sasniegts 21. gadā 63 tūkstoši monētas, jā, bet, es domāju, ka tas, kas pat labāk notiek vispār visā finanšu sistēmā, liecina par to, ka šī te monēta tikai vērtībā ies uz augšu, jā, tātad, faktiski, ja, piemēram, mēs paņemsim 13. gadu, ja, kad bitkoins maksāja $20, es domāju, ja mēs pat būtu nopirkuši kaut vai vairākus bitkoinus vai ieguldījuši kaut vai $1000, diez vai mēs būtu saglabājuši šo te monētu līdz pat šodienā, jo, īsti cilvēkiem nebija priekšstats par to, kā tad bitkoinu var izmantot, ja. Katrā ziņā uz doto brīdi tā vairs nav nekāda problēma, ja. Tie, kas vēl baidās, tie, kas vēl nesaprot, tad bitkoinu tieši tāpat var izmantot kā jebkura maksāšanas sistēma, ja, tā tad ir kriptokartes, ar kriptokarti var iet iepirkties jebkurā veikalā, un ir speciāls finanšu sistēmas, arī pie biržām ir izveidotas konkrēti kriptokartes, kuras jūs variet izmantot saviem darījumiem, ja, tā tad, faktiski tie, kas jau ir sapratuši, protams, kad ir iegādājušies jau milzīgu skaitu bitkoinus, un būtībā tas laiks, kad cilvēki vēl šaubījās par to, vai bitkoins var pastāvēt, vai tam ir kaut kāda vērtība, sen jau ir aiz muguras, un joprojām bitkoins turās visu kripto, kā saka, monētu vidū pašā augšā, ja, tātad bitkoins ir visu kripto monētu karalis.
Un, nu, tas, kad šobrīd joprojām mēs tikko vērojām notiekošo, kas bija, var teikt, šo pirmdienu, ja, kurš iegāja datums vēsturē kā melnā pirmdiena, ja, kāpēc? Nu, vienkārši mainās šobrīd finansiālās situācijas, ja, tas bija saistīts tieši ar Japānu, ar Azijas tirgu, ja, kad, nu, vienkārši jena sāka nostiprināties un līdz ar to radās panika akcionāru tirgū, jā, tā tad ļoti daudz akcijas kritās savā vērtībā, bet, nu, par to visu jūs variet paši paguglēt, uzzināt, saprast, jā, kas tad notiek, un, protams, tas skāra arī kriptovalūtu tirgu, kad mazliet bitkoins pagāja uz leju, jā, bet, nu, pamazām viņš atkal atgriežās savās pozīcijās, un kas tad vēl iespaido šo te bitkoina cenu, jā, tā tad pieprasījums, protams, pieprasījums. Saucamais ETF, kas ir ETF, jā, tā tad, nu, šo te 15 gadu laikā dažādas korporācijas, firmas, individi ir mēģinājuši panākt to, ka bitkoins tiek atzīts legāli, jā, un viņu ieviest, kā saka, tieši biržās, ja, un tas izdevās korporācijai BlackRock, nu, tas, kas ir BlackRocks, es domāju, ka daudz arī, nu, jau ir dzirdējuši, ja, tātad faktiski šī gada 10. janvāris, kad pirmo reizi, var teikt, ASV vērtspapīru un biržu komisija SEC ir apstiprinājis pirmos ar bitkoinu saistītos biržā tirgotos fondus, ja, tātad ETF. Exchange Trade Fund. Un tas nozīmē to, ka tie akcionāri, kas šobrīd iegādājās akcijas caur šiem te fondiem, faktiski iegādājās savos portfeļos arī bitkoinu pēc fiksētās cenas uz pārdošanas brīdi. Un tas nozīmē to, ka aug pieprasījums tieši konkrēti pēc šīs te monētas, un arī tas pats BlackRocks milzīgos kvantumos konkrēti iepērk šo te monētu, lai varētu nodrošināt šos te akcionāru portfeļus. Un līdz ar to faktiski tas viss kopā rada situāciju, kad bitkoinam aug cena, ja? Tātad, nu, faktiski mans kolēģis Nelaiķis, nu, jau, kā saka, vācietis teica tā, ja kaut ko ir apstiprinājis SEC, tad, nu, faktiski tas ir tā kā āmen baznīcā, ka tam ir iedota zaļā gaisma. Un tas, kas šobrīd notiek, jā, es domāju, ka viss liecina par to, ka bitkoinam cena ies tikai uz augšu. Un vēl viens tāds interesants moments, jā, tikko burtiski jūlija beigas, bitkoina, var teikt, konference un Donalds Trumps, jā, tā tad viņa vēsturiskā runa, protams, ka viņš pievērsa visas pasaules uzmanību, konkrēti arī bitkoinam, un viņa, kā lai saka, moto nekad nepārdod savus bitkoinus. Nu, kā to saprast, ja, jo būtībā tas, ka bitkoins šo te 15 gadu laikā no idejas internetā ir izaudzis, nu, nevar teikt, ka tā ir tikai ideja, ja, tā ir vesela tehnoloģija, ir izaudzis par 9. lielāko aktīvu pasaulē, liecina par to, ka, nu, viņa vērtība un cena tikai celsies. Līdz šim, protams, kad vadošās pozīcijas ir tieši konkrēti Ķīnai, bet, nu, Trumps pretendē uz to, ka tieši ieviest arī lielāko daļu bitkoinu ražošanu, tātad mainīgus, konkrēti Amerikā, ja, un tas tikai veicinās arī to, kad bitkoinam celsies šī te vērtība, ja. Šodien man te bija viena saraksta ar cilvēku, es ticu dolāram, ja, bet īstenībā tas, kas šobrīd notiek ar dolāru, ja, tātad dolārs kļūst vājāks, un, protams, Trumps kā finansiskā, ekonomiskā biznesmenis to ļoti labi saprot, ja, un tieši viņa mērķis ir veicināt bitkoinu gan ražošanu, gan arī to, lai pēc iespējas vairāk monētu uzkrātos tieši amerikāņu finanšu portfeļos. Un, nu, faktiski tas, kad tie, kas līdz šim stāstīja, kad nē, bitkoins tas ir gaisa burbulis, tam nav vērtības, ja, it kā mēģināja cilvēkus atturēt no tā, lai viņi nepievērstos šai te
finanšu sistēmai, kuru faktiski nevar no malas izkontrolēt. Jā, tā tad, nu, nav joprojām iespēja ielīst mūsu kripta portfeļos, mūsu maciņos un saprast, cik mums pieder šīs te, kā saka, monētas vai, protams, ir ne tikai bitcoins, ja mēs ieiesim konkrēti kriptovalūtu tirgū, tad mēs redzēsim, ka tā ir vesela milzīga industrija, kas šobrīd attīstās un kas attīstās uz jaunākām tehnoloģijām. Tātad Trumpa vadībā tiks izbeigts centrālās bankas digitālās valūtas, kā saka, projekts, jā, tātad faktiski saucamais CBDCD, jā, daudz jau par to ir dzirdējuši un baidās, protams, jo eksperimenti jau notiek, jo tā būs pilnīga finanšu kontrola, ja izdosies pasaules varenajiem ieviest mums šo te sistēmu, tad, protams, mēs būsim pilnīgā atkarībā no šīs te finanšu kontrolas. Tātad Trumpa mērķis ir, lai stablecoins palīdzētu nostiprināt dolāru, ja, jo mēs visi zinām, tie, kas jau lieto kriptovalūtu, kad USDT, tas ir tieši dolāra, kā saka, stablecoins vai konkrēti digitālā dolāra nauda, ja. Tātad mērķis Trumpam ir, lai konkrēti amerikāņi savus ietaupījumus konkrēti turētu bitkoinos, un līdz ar to samazināsies šī te dolāra, kā saka, neierobežotā drukāšana, jā, vai radīšana, un, protams, tas viss veicina inflāciju, un katra inflācija iznīcina jebkuru valsti. Tātad, nu, arī viņš savā runā pieminēja to, ka bitkoina ir tieši pirmie ir sapratuši to, kad tieši šie te procesi, var teikt, iznīcina ekonomiku. Un Trumps sola, kad tieši viņš samazinās elektroenerģijas cenas līdz tādam līmenim, lai būtu izdevīgi tieši arī Amerikā kalt tieši bitkoina, kā saka, monētas un uzturēt visu šo te sistēmu. Tā tad runājot konkrēti jau arī par bitkoinu, jā, tad es domāju, kad, ja jums vēl nav, tad pēdējais laiks ir par to padomāt, lai jūs paspētu pēc iespējas vairāk šīs te monētas, kā saka, iegūt, uzkrāt savos portfeļos. Bitcoins tā ir vesela filozofija, bitcoins tas ir digitālais šī gadsimta zelts, ja salīdzinoši konkrēti arī ar zeltu, ja tad bitcoins tā ir kriptovalūta internetā, kurai nav fiziska ekvivalenta, bitcoins tā ir pati dārgākā nauda pasaulē, kur parādījās 2009. Gadā, radīja un realizēja Satoshi Nakamoto, ap viņu klīst joprojām, kas saka visādi noslēpumi, bet es domāju, ka tas viss ir pamatoti. Jo būtībā, ja jums šodien vēl nav bitcoins, nav Satoshi jūsu finanšu portfelī, tad tiešām par to būtu jāpadomā. Kas vēl ir jāsaprot, tad, kad mēs sākam izmantot konkrēti šo te monētu, ja, tā tad bitcoins sastāv no 100 miljoniem satošu. Ja mēs tikai salīdzinām, piemēram, $1 vai €1, ja, tā tad dolārā vai eiro ir 100 centi, ja, tā tad bitcoins sastāv no 100 miljoniem satošu, ja, tā tad 16 vienības aiz nulles, ja, aiz komā. Un šodien mēs parunāsim par to, kā jūs varat nopelnīt bitcoinus, kā jūs varat to izdarīt diezgan īsā laika periodā. Protams, ja jūs kaut ko sāksiet darīt, ja jūs sāksiet izmantot mūsu projekta instrumentu. Tātad pāriesim pie paša projekta, Čeroid projekts, un šodien runāsim par to, kā jūs varat konkrēti sākt pelnīt bitcoinu. Ja? Tātad faktiski šeit mēs redzam CoinMarketCap mājaslapu, un šī brīža kurs pusstundu atpakaļ, tātad bitcoina cena ir gandrīz $55,000, un pret, nevis dolāru, bet eiro, un pret dolāru, nu, gandrīz 60,000. Ja? Tātad jūs paši varat ieiet, pasakot līdzi kursam. Šī te mājaslapa ir pieejama ikvienam CoinMarketCap, un tur jūs varat iepazīties pilnībā ar visu kripto tirgu. Ja? Tātad gan cenu kāpumi, gan kritumi, ja? Gan jaunās monētas, gan konkurence, kas vispār šobrīd notiek šajā te industrijā, jo tā, protams, ir vesela industrija.
Runājot par pašu čeroitu, ja, tad mums ir divi virzieni, kur ir iespējami izmantot tik vienam. Tātad viens no virzieniem konkrēti ir arī šī te savstarpējās pašpalīdzības kase. Ja, tātad es domāju, ka šī ir pirmā tāda veida pašpalīdzības kase, kur ir balstīta tieši uz Bitcoinu. Un otrs virziens ir partneru programma. Ja, tātad šī te partneru programma apvieno cilvēkus visā pasaulē, lai varētu sākt pelnīt bitkoinus, un mēs piedāvājam 5 līmeņu matricas projektu Telegramā, kur matricā ir iekļauts binārs. Ja? Tātad kādi ir šie te 5 līmeņi? Tātad dzelzis, 3 galdi, runājot konkrēti par matricām, varš 3 galdi, sudrabs 3 galdi, zelts 3 galdi un platīns 4 galdi. Šie 5 līmeņi ir neatkarīgi viens no otra, un jebkurš no šiem līmeņiem dod jums iespēju nopelnīt veselu bitkoinu un pat vairāk. Ja? Tātad bitkoinu skaits nav ierobežots, cik jūs pelnīsiet, viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu vēlēšanās to darīt. Un kas vēl ir saistībā ar šo te mūsu sistēmu, tātad vēl ir papildus automatizēta klonu sistēma. Kas ir klons? Klons tā tad ir pilnvērtīga biznesa jūsu pozīcija, un jo vairāk jūs klonēsiet savas biznesa pozīcijas, jo vairāk jūs pelnīsiet. Un faktiski katrs no līmeņiem tā tad palīdz jums nopelnīt bitkoinus. Viena vienība, čara, tātad mums ir iekšējā vienība, lai būtu vienkāršāk orientēties mārketingā, ja, tātad tā kā mūsu bots ir piesaistīts konkrēti biržai un ir atkarīgs arī no esošās bitkoina cenas, ja, tātad viena vienība ir 100 tūkstošā daļa no bitkoina, ja, tātad atceramies, bitkoinā ir 100 tūkstoši satoši, ja, un viena čara ir attiecīgi 100 tūkstošā daļa, ja 1 satošs. Tātad, ja bitkoina cena noapaļo 160 tūkstoši uz doto brīdi, ja, tad viena čara ir $60 centi. Nu, īstenībā ļoti vienkārši rēķins, ja, cik jums ir vajadzīgas čaras katrā no līmeņiem, lai jūs varētu startēt. Ienākt jūs varat jebkurā no līmeņiem, un cik jūs saņemsiet, tad, kad jūs iziesiet cauri 3 galdiem. Ja? Tātad pirmajos 4 līmeņos ir runa par 3 galdiem, un 5. līmenī ir 4 galdi. Ko tas viss jums dod? Ja? Tātad, nu, faktiski nevar nepieminēt pašu projekta autoru Juriju Arēšinu, kurš ir veiksmīgs programmētājs, viņš pats arī ir dalībnieks mūsu projektā, ja, tāpat kā mēs visi. Viņš ir veidojis programmas dažādiem projektiem, bet šis, protams, ir viņa auklējums. Ja, tātad, nu, būtībā nepārtraukti tiek domāts par projekta bota drošību, ja, par finanšu drošību, tiek domāts par to, lai viņš būtu ērts lietošanai, un būtībā, nu, pat jau ir pagājis mazliet vairāk kā gads, ja, kopš starta brīža. 30. marts starta brīdis, un attiecīgi, nu, kā es saku, nu, jau esam iemācījušies staigāt. Nosaukums cēlies no Sibīrijas brīnuma ceriņu krāsas reta dārgakmens čeroids, jā, tātad no šī akmens tiek veidotas dažādas skaistas rotas lietas. Krāsu spektrs ir izmantots arī šī te projekta dizainā, un šim akmenim piedāvā dažādas spējas. Ja? Tātad pats akmens ir atrodams Sibīrijas upes čaras apkārtnē, no kā arī cēlies ir viņa nosaukums. Ja? Tātad faktiski mūsdienās šis ir viens no retākajiem un eksotiskākajiem dārgakmeņiem pasaulē. Bet runājot par mūsu botu, par mūsu instrumentu, ja, tātad faktiski, kas ir ļoti ērti, ka visa informācija ir pieejama, atrodama mūsu botā. Ja, tātad pēc reģistrācijas, tikko jūs esiet sasaistījuši šo te botu ar savu profilu, ja, tātad nav nepieciešams atcerēties kaut kādas paroles, ja, nav jāievada kaut kādi personas dati, ja, nav saucamās kvalifikācijas, verifikācijas, kā tas mēdz būt dažādos projektos un kompānijās. Ja, tātad šeit mēs runāsim konkrēti par instrumentu, kurš jums ļauj pelnīt bitkoinu. Un kas vēl 100% visi līdzekļi sadalās struktūrā. Tātad partneri ātri saņem izmaksas,
tikko jūs nopelnat, jūs faktiski savus līdzekļus varat izvadīt uzreiz uz savu norādīto privāto kripta maciņu. Ja? Tā tad nav līdz ar to finanšu slodzes tīklā un nav administrācijas. Serveru uzturēšana notiek no brīvprātīgiem partneru ziedojumiem, tad, kad jau viņi sāk labi pelnīt, ja? Tā tad, un, protams, kad šobrīd ir neliels ziedojums iekļauts arī mūsu mārketingā. Tātad šādi izskatās pats bots mūsu telefonā, tad, kad jūs saņemiet šo te, var teikt, reģistrācijas saiti no tā cilvēka, kas jums dod informāciju, ja? Tātad faktiski jūs nospiežat uz reģistrāciju, apstiprinat, ka jūs vēlaties izmantot šo te botu. Ja? Tātad, protams, kad var izmantot arī QR kodu, ja jūs saņemat šādu te vizītkarti, ja? Konkrēti tā ir mana vizītkarte, un tādā veidā sākt izmantot šo te instrumentu. Kas vēl ir jāņem vērā, tā kā runa ir par lielām finansēm, jā, tātad cilvēki tiešām šeit jau ir īsā laikā nopelnījuši daudz satošus, ir tādi, kas jau ir nopelnījuši vienu un vairākus bitcoins, par to es arī pastāstīšu tuvākajās minūtēs, jā, tātad jums vēl ir jāuzstāda saucamā drošība, jā, tātad šobrīd mūsu bots ir piesaistīts dubultfaktoru autentikātoram. Tā ir aplikācija, kur jūs ielādējat ar Google veikalu savā telefonā un sakonektējat ar savu botu. Jā, tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka sāk katrs 30 sekundes mainīties 6 ciparu kods, kur jūs ievadat tad, kad jūs veicat jebkuru no finanšu operācijām. Jā, tātad, faktiski dubultfaktoru autentikātoru šobrīd izmanto lielākā daļa visas finanšu sistēmas, kas ir saistīts konkrēti arī ar internetu, jā, tā tad, šo te aplikāciju jūs varat izmantot neierobežotam skaitam savu, var teikt, projektu vai finanšu sistēmu, ja. Tātad, kas vēl jums ir nepieciešams? Protams, kad saprast, ar kādu daudzumu čaru jūs gribat startēt, kurā no līmeņiem, ja, tātad izrēķināt, cik jums ir nepieciešami līdzekļi, ja. Tātad to visu jūs varat atrast sadaļā mārketings. Par mārketingu es arī tūlīt stāstīšu, ja, bet noteikti pēc prezentācijas vēlreiz ieskatāties šajā te nodaļā, un es domāju, ka viņi palīdzēs jums saprast tieši savus mērķus, ja, cik jūs šeit gribat pelnīt, ar ko jūs gribat sākt un kāda ir jūsu nodoma. Kas vēl ir nepieciešams? Protams, kad papildināt savu botu ar nepieciešamo satušu vai čaru daudzumu. To var izdarīt divos veidos. Ja? Tātad viens ir mums iekšējā sistēma, tātad no partnera partnerim, peer-to-peer. Tas nozīmē to, kad ir cilvēki, kas jau ir nopelnījuši un kuri labprāt pārdod iekšējā sistēmā savas nopelnītās čaras. Ja? Attiecīgi jūs varat šeit sazināties ar partneriem, kuri pārdod un tādā veidā papildināt savu botu ar nepieciešamo čaru daudzumu. Otrs veids ir tieši kripta maksājums. Ja? Tātad kripta maksājums, izmantojot jūsu jau esošo kripta maciņu vai biržu, ja? Tātad no bitcoinu uz bitcoinu. Sistēma jums ģenerē adresi, vai kā QR kods vai garā atslēga, ja? Tātad, kur ir derīga 3 stundas. Tātad jūs varat sagatavot savus maciņus, papildināt ar nepieciešamo satušu daudzumu un tādā veidā izmantojot šo te programmu, konkrēti papildināt savu botu. Protams, tad, kad bots jau ir papildināts, jūs izvēlaties jebkuru no 5 līmeņiem, varat izvēlēties pat vairākus līmeņus, varat ienākt arī visos līmeņos, ja jūsu finanses to atļauj, un jums ir tāda vēlēšanās. Ja, tātad, jebkurš no šiem te līmeņiem jums dos konkrētu rezultātu, konkrētu čaru daudzumu, cik jūs katrā no līmeņiem pelnīsiet. Šeit vēl varam izmantot šo te podziņu, lai nomainītu, kā jums ir ērtāk rēķināt, vai rubļos vai dolāros. Instrukcijas, ja ir jautājumi, sevišķi iesācējiem, šeit arī ir sagatavot vairāki video atbildes uz tipiskajiem jautājumiem un no paša, kā saka, projekta autora, no Jūrija.
Un runājot par finansēm, tad finanses visas pilnībā tiek fiksētas šeit, zem šīs te podziņas, sākot jau ar pirmo ieskaitījumu vai apmaiņu, ja, tā tad, un pat pārējais no galda uz galdu, jebkurā no līmeņiem, ja, viss tas, kas jums ienāk, iziet, ko jūs nopelnat, ko jūs pārdodat, viss pilnībā tiek fiksēts šajā te sadaļā. Līdz šim nevienam nekur nekas nav pazudis. Un, attiecīgi, protams, kā izvadīt, ja jūs esat nopelnījis, jūs varat ne tikai iekšēji pārdot savus nopelnītās čaras, bet arī izvadīt uz konkrēti savu norādīto kriptomaku. Ja. Transakcija notiek ļoti ātri, bet kas vēl ir jāņem vērā, tad, kad jūs veicat kriptotransakciju, viņa tiek pārbaudīta. Ja? Tātad mūsu projekta autors ļoti rūpējās par to, lai jums nebūtu problēmas, ja? Tātad vai tas ir tīrs bitkoins. Tātad, būtībā tas aizņems mazliet ilgāku laiku, ja? Tad, kad ienāk nauda, jo notiek šī te pārbauda. Ja tās ir jau plaši atzītas finanšu sistēmas vai birža, kā piemēram Binance vai konkrēti, ja jūs izmantojat jau kaut kādu karti, ja, kur jums ir piesaistīta finanšu sistēmām, tad nav jums nekādu problēmu. Ja, bet, protams, ir dažādas biržas un šobrīd praktiski kriptomaksājums izmanto visā pasaulē. Kas vēl ir būtiski, kad šeit mums ir partnerprogramma. Un partnerprogramma, tā var teikt, vēl jums ir papildus peļņas iespēja, un faktiski ar partnerprogrammu jūs ar laiku varēsiet nopelnīt pat daudz vairāk, nekā tīri pabeidzot konkrēti katru no līmeņiem, ja, tātad pēc aktivizācijas. Un šeit jūs redziet pilnībā visus tos cilvēkus, kurus esat personīgi uzaicinājuši, un kur to var, kā var uzaicināt, tad, protams, izmantojiet šo te sadaļu reklāma. Ja? Tātad reklāmā jūs atradīsiet konkrēti šo te savu referālo saiti un, protams, arī vizītkarti, kur jūs ērti varat nosūtīt cilvēkiem, ja? Tātad vai tā ir Telegram, vai tas ir kaut kāds cits messenger, ja? Tātad izkopējot un tādā veidā mēs dodam cilvēkiem informāciju. Tie, kas jau ir aktivizējuši sudraba līmeni, var redzēt pilnībā visu struktūru, ja tāda ir sākus veidoties līdz pat 3. līmenim ieskaitot. Kāpēc 3. līmenis? Vienkārši līdz 3. līmenim darbojās referālā bonusu programma. Konfidencionalitāte, tātad šī podziņa ir iespējama tiem cilvēkiem un nepieciešama, varbūt, ja jūs esiet līderis kādā no kompānijām, kur jums neļauj pelnīt vēl kaut kur, ja. Tātad jūs varat izmantot šo te podziņu, lai nosaktu savus personas datus. Visiem pārējiem es teikšu tā, bez vajadzības nespaidiet šo te pogu, ja, jo galu galā cilvēki tomēr grib redzēt, ar ko ir darīšana, ja, kas ir tas cilvēks, kas viņu ir uzaicinājis un praktiski visādi citādi, ja, tātad, šī poga ir pieejama, bet, izņēmuma kārtā. Vēl ko jūs varat izmantot, tātad botā ir ļoti ērts saziņas veids ar jūsu pirmo līniju, tātad jūs, piemēram, varat visai savai pirmajai līnijai vienlaicīgi nosūtīt kaut kādu konkrētu informāciju. Piemēram, uzaicināt uz prezentāciju, ja, tātad pievienot bildi, pievienot linku, ja, konkrētu uz prezentāciju un tādā veidā visus tos, kas jau ir noreģistrējušies vai vēl domā, uzaicināt uz prezentāciju. Ko vēl jūs varat šeit izmantot? Ja? Tātad mums ir šāda te iespēja iedot programmu, uzrakstīt /eng. Tātad visas podziņas pārtulkosies angļu valodā un atpakaļ uz krievu valodu jūs varat dabūt, ja jūs ierakstat programmu šeit /rus, ja, tātad ar latīņu burtiem un visas pogas atkal iztulkojās atpakaļ krievu valodā. Pagaidām teksti zem pogām angļu valodā nav, bet, es ceru, ka ar laiku tas viss noregulēsies un parādīsies. Sākam veidot kripto komandu. Tātad mēs piedāvājam partneru programmu,
kuru izmantojot jūs ātri varat sākt pelnīt bitcoinus. Tā tad ir efektīvs mārketings, trīsvietīgās binārās matricas, kas nodrošina ātru virzību uz priekšu. Starts ir visiem pieejams, tātad runa ir par 100 000 daļu no bitcoina, attiecīgi tie ir $6, ja? Tātad faktiski atrunas par to, kad nav naudas, ja es domāju, šeit būtu pilnīgi nevietā. Nu, drīzāk tā ir nevēlēšanās izkāpt no komforta zonas. Un šodien prezentācijā visi aprēķini ir veikti izējot no tā, ka bitcoins maksā $60,000. Tātad peļņas griezti nav ierobežoti, jūs varat atkārtot pelnīt bitcoinus, un izmaksas ir tūlīt bez ierobežojumiem, jebkurā laikā pieejams, ja, tātad nav kaut kādas konkrētas nedēļas dienas vai datumi, ja, kad jums ir pieeja jūsu līdzekļiem. Šī gadījumā šeit viss ir bez ierobežojumiem, un tas, protams, ir arī milzīgs pluss, ja. Runājot konkrēti par bināru, gribu pievērst jūs šai te, kā saka, informācijai, jo, nu, jūs teiksiet, ai, tā ir kārtējā piramīda, ja, nu, īstenībā šis te jēdziens daudziem ir kā atruna, lai, nu, nebūtu jāuztver informācija, lai nebūtu jāizkāp no savas komforta zonas un lai nebūtu nekas jāsāk darīt, ja, nu, ir labi tā kā ir. Bet šeit, šī projektā, jebkurš var sasniegt augstākus rezultātus arī par tiem cilvēkiem, kuri ir ienākuši ātrāk, par to cilvēku, kurš jūs ir uzaicinājis, ja, tātad viss ir atkarīgs tikai no pašu kustības, no darbības. Tātad, jebkurā brīdī, tad, kad jūs aktivizējat jebkuru no līmeņiem, viss sākās ar jums. Ja, tātad šī ir jūsu pirmā augšējā pozīcija, zem kuras sāk veidoties jūsu binārā struktūra. Ko nozīmē binārs? Binārs nozīmē to, ka zem jums ir tikai divas brīvas pozīcijas, tātad kreisā puse un labā puse. Ja? Tas nozīmē to, ka šis ir bināra pirmais līmenis. Otrais bināra līmenis ir tieši tas pats, ja? Tātad vienkārša duplikācija, atkal zem katra divas pozīcijas. Tas nozīmē to, ka otrajā bināra līmenī ir 4 pozīcijas. Un trešais bināra līmenis, tātad atkal duplikācija zem katra 2, ja, tātad trešajā bināra līmenī ir 8 pozīcijas. Kāpēc es jums to rādu? Nu, vienkārši šis ir tas nepieciešamais pozīciju daudzums pirmajos 3 līmeņos, ja, tātad faktiski sākot jau no dzeles, ja, lai jūs varētu saņemt izmaksas. Binārs šeit pildās no augšas uz leju, no kreisās uz labo pusi automatizēti. Ar ko bināru var aizpildīt? Tātad vai nu ar jauniem partneriem, vai nu ar kloniem, atceramies, ka mums ir klonu sistēma šajā programmā, un ar pārlējieniem. Ja? Tātad, ko nozīmē pārlējieni? Pārlējieni nozīmē to, ka mums nav ierobežots pirmais līmenis, tātad lineārais mārketings, un, ja kāds uzaicina vairāk kā 2 partnerus, tātad, protams, viņi iet no augšas uz leju pirmajā brīvajā vietā. Tātad dzeles līmenis 3 galdi, ja, tātad 14 pozīcijas praktiski ir jāizpild, lai nonāktu 3. galdā un saņemtu izmaksas. Pirmie 2 galdi vienmēr ir uzkrājošie, 3. ir izmaksu galds. Dzelzī jūs varat ienākt ar 10 čarām vai $6, ja bitcoins maksā 60,000 un saņemt uz katru aktivizēto vietu 6 x. Ja? Ko nozīmē x? Tas nozīmē 6 reizes vairāk. Ienākam ar $6, saņemam 36, tātad 6 reizes 6. Varš, atkal 3 galdi. Šeit, lai jūs varētu startēt, ir nepieciešams 50 čārs, jeb $30, un šeit jūs saņemat 7 x, tātad 7 reizes 30, tie ir $210. Sudrabs, attiecīgi atkal 3 galdi, jā, pirmie 2 uzkrājošie, 3. izmaksas. Šeit jūs varat ienākt ar 300 čarām, jeb $180 pēc kursa. Tātad 6x ir sudrabā, tas nozīmē to, ka 180 reizinam ar 6, tie ir $1080. Zelts, atkal 3 galdi,
zeltā jūs ienākat ar 1500 čaru vai $900, un peļņa 6x, tātad 900 reizinām ar 6, tie ir $5400 uz katru jūsu aktivizēto vietu. Ja? Tātad platīnā nedaudz vairāk galdi, šeit ir 4 galdi, pirmie 3 uzkrājošie, 3. ir izmaksu. Platīnā jūs ienākat ar 7500 čarām, jeb $4500, un saņemat jau šeit 13 tiksus, ja? Tātad 4500 reizinām ar 13, un tie ir $60,000. Nu, būtībā ļoti vienkārši mārketings, jā, 5 līmeņi, sākot ar 6x, tālāk 7x un pēdējais līmenis 13x, jā, tātad pirmais līmenis 6x, otrais 7x, 3., 4., 6x un 5. 13x. Nu, būtībā tas ir tas, kas jāsaprot, jā, tātad x, tas ir 6 vai 7 vai 13 reizes vairāk par to naudas summu, ko jūs esiet ielikuši iekšā pēc kursa. Ja? Tātad faktiski ļoti vienkārša matemātika, vienkārši mārketings. Dzelzis, nu, runājot par dzelzi, tas ir līmenis, kurš ir radies nesen pēc partneru pieprasījuma sakarā ar to, kad sāk kāpt uz augšu ļoti bitkoina cena. Un šobrīd, ja mums dolārs maksā 60,000, tātad starts ir ikvienam pieejams, tie ir $6. Bet, protams, ja jūs gribat aiziet līdz vienam bitkoinam, līdz 60,000, jā, tad, nu, būtībā ienākot vienu reizi ar $6, diez vai jums sanāks to izdarīt. Tātad peļņa 60 čaras vai 6x ir $36. Sākot jau no šī līmeņa darbojās referālā bonusu sistēma, jā, tātad 10 čaras, tad, kad jūsu partneris saņem izmaksu, jā, tātad 10 čaras ienāk jūsu maciņā no jūsu partneriem. Un es šo līmeni saucu par tādu arī kā labdarības līmeni, jo Jurijs pareizi izdarīja, ka šajā līmenī ielika, var teikt, nelielu artavu konkrēti projektu attīstībai, jā, tātad no pirmās izmaksas kreisajā plecā 10 čaras aiziet projekta attīstībai. Nu, tādā veidā faktiski nav vairs galvas sāpi par to, kur ņemt naudu, lai uzturētu serverus. Katrā no līmeņiem jūs varat nopelnīt vienu bitkoinu, jā, tātad faktiski vara līmenis jau, jā, tātad vara līmenis 286 izmaksas un attiecīgi jums viens bitkoins ir kabatā. Ko tas nozīmē 286 izmaksas? Tātad uz katru aktivizēto vietu vai uz katru kloni jūs saņemat izmaksas 3. galdā. Ja? Tātad, ja jums ir nopirkti 286 kloni un ir šie kloni saņēmuši izmaksas, tātad jums ir nopelnīts viens bitkoins. Tālāk šajā te aprēķinā es izmantoju bitkoina kursu vēlreiz 60,000, jo kurs patstāvīgi mainās. Tātad, runājot par sudrabu, jā, šeit jums būs tikai 55 izmaksas jāsaņem, lai jūs varētu nopelnīt vienu bitkoinu. Ko tas nozīmē? Atkal 55 kloni un bitkoins jums kabatā. Sākot no šī te līmeņa, algoritmā ir ierēķināts automatizētais klons vai jauna biznesa pozīcija. Tas nozīmē to, ka, ja jūs esiet tikuši jau sudraba līmenī vai startējuši ar sudraba līmeni, tad, kad jūs saņemat pirmo izmaksu, jums ieiet jauna biznesa pozīcija vai vieta atkal pirmajā galdā, turpinot atkal pārvietoties uz 3. galdu. Ja? Tātad, nu, līdz ar to šis ir komandas darbs, šeit jūs palīdzat tādā veidā kādām pārvietoties uz nākošo galdu, un, protams, kad izmaksas šeit jau ir daudz jūtamākas salīdzinot ar dzelzi vai ar varu līmeni. Un zelts, protams, kad zeltā jau ir citas izmaksas, tātad, lai saņemtu vienu bitkoinu, zelta līmenī jums būs jāveic 11 reizes, tātad nepieciešam 11 kloni, 11 izmaksas un bitkoins ir jūsu kabatā. Šeit tieši tāpat darbojās automatizētais klons, jā, tātad
Zeltā tas nozīmē to, ka arī zeltā jūs atkārtot un atkārtot varat pelnīt gan satošus, gan arī bitkoinus. Un platīnā tā ir viena reize, kas jums nepieciešams iziet cauri, bet šeit ir par vienu galdu vairāk, un līdz ar to atceroties un runājot par bināru, tātad platīnā jums būs jāizpilda binārā 29 pozīcijas, lai jūs saņemtu vienu bitkoinu. Nu, protams, ka starts arī ir mazliet, kā saka, dārgāks salīdzinoši ar dzelzi. Gribu parādīt uz vara līmeni, kā tas viss darbojās. Tātad šeit jūs redzat grafisko attēlu, un vara līmenī tāpat kā dzelzī nav automatizēti tie kloni. Un vara līmenī tātad jūs nopelnat uz katru jūsu aktivizēto vietu ar 50 čarām vai $30. Attiecīgi 7 iksus. Kāpēc 7? Tāpēc, ka šeit nav automatizētais klons, ja, tātad dzelzī 1 x aiziet projektu attīstībai, ja, tāpēc ir 6 x izmaksās, bet vara līmenī jūs saņemat 7 iksus vai 7 reizes vairāk, ja, tātad 30 reizinam ar 7 un tie ir $210. Tātad izmaksas uz katru aktivizēto vietu jūs saņemat gan no kreisā pleca, ja, tātad no kreisā pleca tās būs tie būs $120 vara līmenī, un no labā pleca tie būs $90, jo 50 čaras, jeb $30 aiziet referālijos bonusos jūsu mentoram. Un, protams, pēc tam, kad jums jau ir komanda, jūs saņemsiet arī referālos bonusus paši. 286 reizes, jā, tā tad izmaksas un 1 bitkoins jūsu kabatā. Kā tas viss darbojās? Ja? Tātad vienmēr pirmajos 4 līmeņos rādu uz vara līmeņa piemēra. Pirmie 2 galdi ir uzkrājošie. Tad, kad jūs ienākat, aktivizējaties ar 50 čarām, attiecīgi, un zem jums sāk pildīties kreisais un labais plecs, tātad jūs veidojat šajā galdā uzkrājumu ar 100 čarām. Ja? Tātad no katra pleca pa 50 čarām. Līdz ar to, tikko tas ir noticis, jūsu vieta aiziet uz otro galdu ar šim 100, kā saka, čarām bonusā. Un tad, kad zem jums otrajā galdā tāpat pildās kreisais un labais plecs, jā, tā tad atgādinu, tie var būt gan jauni partneri, tie var būt kloni, tie var būt pārlējieni. Tātad jūs esat uzkrājis 200 čaras un pārvietojaties uz trešo galdu, uz izmaksu galdu. Un šeit jau tad, kad jums aizpildās kreisais plecs, piemēram, jūs saņemat jau 200 čaras izmaksas, jā, tātad $120. Tad, kad jums aizpildās attiecīgi labais plecs, jūs saņemat $90, jā, vai 150 čaras, un 50 čaras aiziet referālais bonus mentoram. Pēc tam, protams, tie ir jūsu referālie bonusi, tad, kad jūsu partneri saņem šeit izmaksas. Runājot par stratēģijām, ja, tātad kā jūs varat ātrāk nopelnīt, kā jūs varat vairāk nopelnīt, kā jūs varat samazināt nepieciešamo partneru skaitu, lai aizpildītu šīs 14 pozīcijas. Tātad ir saucamais jēdziens zelta 3 stūris. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūs uzreiz aktivizējaties sistēmā, nevis ar vienu vietu, jā, bet ar vēl 2 kloniem, jā, tātad trīnieks, zelta trīnieks, zelta 3 stūrs, nu, vara līmenī tās būs 150 čaras, un, protams, ka jūs saņemsiet 3 reizes vairāk uz katru savu pozīciju, jā, tā kā izmaksas jūs vienmēr saņemat uz katru jūsu aktivizēto vietu, tad, kad aizpildās, kā saka, kreisais un labais plecs, trešajā izmaksu galdā. Kā tas viss darbojās? Parādīšu konkrēti šeit, lai jūs varētu uztvert, kā tas viss notiek. Tad, kad jūs aktivizējaties varā ar savu pirmo pozīciju, tātad faktiski fiksējās jūsu binārā struktūra, un viss tas, kas notiek pēc tam, jā, tātad sākās no jums uz leju. Tad, kad jūs vēl aktivizējat 2 klonus, jā, tātad šis būs pirmais klons, šis būs otrais klons, praktiski šādā veidā jūs esiet aizpildījuši, var teikt, pirmajā galdā uzkrājumu, katrs plecs pa 50 čarām, un jūsu augšējā pozīcija automatizēti pārvietojās uz otro galdu.
Parasti ir tā, ka cilvēki vienmēr jautā, kā tu pats ienāci biznesā, ja? Kas tam ir vajadzīgs? Es arī gribu tāpat kā tu. Un, ja jūs pasniegsiet viņam šo te, kā saka, zelta trīsstūra stratēģiju, kā iespēju ātrāk saņemt izmaksas, ja, un saņemt 3 reizes vairāk nekā ienākot ar vienu vietu un samazinot konkrēti arī nepieciešamo dalībnieku skaitu, es domāju, ka neviens nešaubīsies un darīs tieši tāpat kā jūs. Tātad pirmais partneris ienāk arī vēl ar 2 kloniem, respektīvi ar 3 vietām, un veidojās viņam uzkrājums pirmajā galdā. Tikko abi kloni ir aktivizēti, ja, tātad faktiski viņš pārvietojās uz otro galdu. Ienāk jums otrais partners. Attiecīgi šeit atkal ir izveidojies uzkrājums nu jau jūsu pirmajam klonam, un jūsu pirmais klons pārvietojās uz otro galdu. Tātad, kas šī brīdī notiek otrajā galdā? Otrajā galdā ir izveidojies uzkrājums, katrā no pleciem pa 100 čarām, un attiecīgi jūsu pozīcija, augšējā pozīcija pārvietojās uz trešo galdu. Tad, kad otrais partneris arī aktivizē vēl 2 savus klonus, tātad izveido uzkrājumu pirmajā galdā, viņš pārvietojās uz otro galdu. Un tādā veidā aizpildās jau jūsu pirmajam partnerim kreisais plecs otrajā galdā. Ienāk trešais partneris arī vēl ar 2 kloniem, jā, tātad duplikācija, duplikācija un duplikācija un duplikācija, jo vienkāršāk ir duplikācija, jo ātrāk ir rezultāti. Trešais partneris pārvietojās zem jūsu pirmā partnera, un šajā brīdī nostrādā automatizētā sistēma, jā, tātad otrajā galdā pirmajām partnerim katrā plecā ir pa 100 čarām, un viņš ar 200 čaru uzkrājumu pārvietojās uz trešo galdu. Un šī brīdī jūs saņemat jau savu izmaksu, jā, tātad saņemat savu izmaksu 200 čaras, vai $120. Nu, praktiski šādā veidā ļoti ātri jūs saņemat atpakaļ savu investīciju, ko jūs esiet ielikuši 150 čaras, un tas nozīmē to, ka viss tas, kas notiek pēc tam, jau notiek no jūsu peļņas, no jūsu uzkrājumiem, jā, tātad sistēmā, nevis no jūsu konkrēti jūsu maciņa, no jūsu kabatas. Tātad vienreiz ieliekot no kabatas, aktivizējot konkrēti līmeņus, jūs sākat šeit pelnīt. Ienāk ceturtais partners. Tātad ceturtais partners izveido uzkrājumu jūsu otrajam klonam pirmajā galdā, un attiecīgi jūsu otrais klons pārvietojās uzreiz uz otro galdu. Ja? Tātad šis jau ir jūsu otrais klons. Un tad, kad ceturtais partners aktivizē vēl 2 savus klonus, tātad viņam arī ir uzkrājums pirmajā galdā, viņš pārvietojās uz otro galdu. Un tas nozīmē to, ka šī brīdī nostrādā sistēma, un jūsu pirmais klons otrajā galdā, saņemot no abiem pleciem katrā pa 100 čarām, pārvietojās uz trešo galdu. Tātad jūsu klons ir pārvietojies uz trešo galdu, un tādā veidā jūs saņemat otro izmaksu no labā pleca, 150 čaras vai $90. 50 čaras referālais bonus šī brīdī aiziet jūsu mentoram. Sistēma strādā momentā, ja tikko pleci pildās, momentā jūs saņemat izmaksas, viņas jums ir pieejamas, un jūs saņemat referālos bonusus, tad, kad jūsu partneri jūs dublicē. Ja mēs atceramies bināru, tad faktiski bināra pirmais līmenis ir jūsu 2 kloni, bināra otrais līmenis ir attiecīgi jūsu partneri, un bināra trešais līmenis ir partneru kloni. Attiecīgi, lai šis te klons, jūsējais klons, saņemtu pilnvērtīgas izmaksas, tātad šeit būtu duplikācija jāveic jūsu jau partneriem, ja atkal tātad veidojās šis te bināra trešais līmenis. Nu, es domāju, tad, kad jūs sāksiet praktizēt, jā, tas viss notiek automatizēti, un to var izdarīt kafejnīcā, uzaicinot 4 cilvēkus un parādot, cik ātri šeit jūs varat sākt pelnīt. Jā, tātad palielināt praktiski savu ienākumu 7 reizes, jā, tātad uz katru vietu, un konkrēti jums jau ir 3 kloni.
Tātad 3 vietas, 2 kloni, jūs jau palielinat uz savu, kā lai saka, ne tikai saņemat 7 iksus, bet jau 21 iksu, ja, tātad uz kopējo jūsu investīciju 150 čarām. Ir dažādas stratēģijas, jā, tātad, protams, varat izmantot trīnieku, varat ienākt 2 līmeņos. Īstenībā šis te variants palīdz jums veikt uzkrājumu, jā, ātrāk, jo, ja ir šī duplikācija, jūsu partneri arī nāk vismaz ar 3 vietām dzelzī, ar 3 vietām vara līmenī, jā, pēc naudas tas nav daudz, tas ir aptuveni 100 eiro, jā, plus transakcija izmaksas, tad būtībā no dzelža jums veidojās jau iekšējie uzkrājumi, iekšējie bonusi, un kurus jūs varat izmantot pēc saviem ieskatiem, vai nu pārdot kādam čaras, vai izvadīt laukā, jo svarīgi ir turpināt, jā, tātad turpināt vismaz pirmo apli iziet līdz, kā saka, platīnam ieskaitot. Un ir vēl stratēģija ienākt uzreiz arī sudrabā, kam ir tāda iespēja, jā, ir cilvēki, kas ienāk arī sudrabā ar 3 vietām, bet viss ir atkarīgs no jūsu vēlēšanās darboties un jūsu maciņa biezumu. Nu, tātad šī bija mana stratēģija savā laikā, par cik komanda tādā veidā nāca iekšā projektā. Runājot par sudrabu, tātad šis ir grafiskais attēls sudrabam. Sudrabā jums ir nepieciešami $380 vai 300 čaras. Atceramies, kad varā mēs saņemam 350, un sistēma ir izveidota tādā veidā, ka katrs iepriekšējais zemākais līmenis pilnībā nosedz nākošā līmeņa starta izdevumus. Ja? Tātad 300 čaras jau ir no peļņas. Un attiecīgi sudrabā mēs ienākam ar $180. Un pabeidzam sudrabu ar 6 iksiem, jeb 1800 čarām. Tātad 300 reizinam ar 6, un tie ir $1080. Nu, būtībā šī jau ir tāda taustāma nauda, ja? Tātad kreisais plecs 900 čars ir $540. Uzreiz šeit veidojās jums automatizētais klons, ja, tātad ieejot atkal jūsu binārā un tādā veidā pabīdot kādu no komandas biedriem uz priekšu, ja, un, nu, būtībā šis ir tas, kā saka, motoriņš, kas kustina visu organizāciju, jo tad, kad veidojās automatizētais klons, tad gribi vai negribi, kaut kad ir izmaksas, jā, un atkal ir jauna biznesa vieta, kur kādam palīdz pavirzīties tuvāk 3. galdam. Un no labā pleca atkal $540 vai 900 čaras, jo 300 aiziet referālajā bonusā. Tātad šeit jau ir garšīgs referālais bonus $180, ja, nu faktiski, ja jums ir 2 partneri, jums ir 4 partneri, jums ir 10 partneri, ja, nu tātad tīri, kā saka, interesanti referālie bonusi. Un 55 reizes izmaksas, jā, tātad faktiski 55 jūsu kloni aktivizācijas, kuri saņem izmaksas, un jums ir 1 bitkoins kabatā. Runājot par zeltu, tieši tas pats princips, kas sudrabā, arī šeit ir automatizētais klons, jā, tātad zeltā jums ir nepieciešami $900, jeb 1500 čaru. Atceramies, ka sudrabā saņēmām 1800 izmaksās. Un 6 iksi, ja, tātad 1500 reizinam ar 6, 9000 čaras, ja, $5400. Nu, es domāju, ka šī jau ir nopietna izmaksa. Tātad attiecīgi no kreisā pleca mēs saņemam 4500 čaras, ja $2700, un šeit tieši tā kā sudrabā veidojās automatizētais klons, kurš ieiet kā pilnvērtīga biznesa pozīcija jūsu binārā. Un attiecīgi no labā pleca atkal 4500 vai $2700, jo šeit ir neliela, kā lai saka, izmaiņa, jo šeit jau nāk klāt vēl viens referālais
līmenis, ja, tātad faktiski 2 līmeņi, referālie līmeņi, tātad gan jūsu partneri, gan partneru partneri. Tātad jūs redziet, kad ir izdevīgi palīdzēt savai komandai, palīdzēt saviem partneriem un saņemt garšīgus referālos bonusus. 11 izmaksas no jūsu aktivizētajiem 11, kā saka, kloniem, un jums ir bitkoins jūsu kabatā. Nu, protams, platīns, tas ir mērķis ikvienam dalībniekam, kurš tiešām grib labi saņemt un labi pelnīt, ja, tā tad šeit ir par vienu galdu vairāk, un, protams, kad ir 13x, ja, tā tad starts platīnā ir 7,5 tūkstoši čaras, jeb 4,5 tūkstoši dolāru, un tas nozīmē to, kad rezultātā jums ir vesels bitkoins, jeb 60 tūkstoši dolāru. Nu, šeit vienkārši katrs pats sev uzdodiet jautājumu, ja, cik ilgi jums ir jāstrādā, lai jūs nopelnītu 60 tūkstoši dolārus ar to, ko jūs šobrīd dariet. Šajā projektā tas ir pilnīgi reāls rezultāts, ja, tas ir iespējams, bet, protams, kad ir jādara, ja, jo internets ne ar ko nav savādāks kā jebkurš darbs, uz kuru jūs ejiet, ja, ko jūs dariet, jo, nu, diennaktī ir neaizmirstam 24 stundas, ja. Un kreisais plec jums dod 50 tūkstoši čaras, ja pus bitkoinu, un attiecīgi tūlīt ienāk arī šeit jūsu automatizētais klons, jauna biznesa pozīcija, kas liecina par to, ka jūs bitkoinus varat pelnīt atkārtoti, atkal un atkal un atkal. Un labais plecs atkal pus bitkoins vai 30 tūkstoši dolāru, nauda jums ir pieejama tūliņ, vadiet laukā, izmantojiet, dariet ar viņu, ko jūs gribiet, ja, tā tad izmantojiet savu kripto maksāšanas sistēmu, un tādā veidā jūs varat pelnīt neierobežotā daudzumā bitkoinus. Šeit jau ir neliels vēl, kā saka, bonusiņš nāk klāt, jau arī 3. referālais līmenis, ja, tātad no 1. līmeņa jūs saņemat 3690 dolārus, no jūsu partneriem 2490 un no partneriem 1290 dolārus. Nu, tā tad rēķiniet paši, ja, jo vairāk jums ir partneri, jo biežāk jūs saņemat referālos bonusus, jo, nu, faktiski tā jau ir vēl papildus pēļņa iespēja tam, ko jūs saņemat no katra no līmeņiem. Nu, konkrēti runājot par šo te līmeni, ja, tātad šeit arī ir ierēķināts 50 čaras, jeb 30 dolāru projektu attīstībai, un tā kā mums šobrīd ir dzelzis, ja, kurš dod attiecīgi 10 čaras projektu attīstībai, nu tad faktiski arī ir atrisināts šis te jautājums par serveru uzturēšanu. Un vēl gribu jums parādīt ciparos konkrēti, kā darbojās partneru programma, jā, tātad 4 partneri, atceramies zelta 3 stūra duplikācija, jā, un iemācam saviem partneriem vienkārši duplikāciju, katram 4 aktīvu partneri. Rezultāts jums ir 84 partneri komandā, un ko tas jums dod referālie bonusi? Man aprēķini ir ņemti konkrēti arī no mārketinga, to var izdarīt katrs pats, ieiet un ar kalkulātoru un, kas saka, papīru un zīmuli sarēķināt referālos bonusus, ja jūs darīsiet to, saņemsiet tik, ja jūs darīsiet to, saņemsiet tik. Tātad šeit ir rēķināts, izejot no tā, ka katrs saņem izmaksu tikai vienu reizi, ja, bet, protams, kad, lai tiktu līdz platīnam, noteikti tas jau būs daudz reižu vairāk. Ja. Tātad vara līmenis, referālais bonus, atceramies 30 dolāru reizinam uz 4 partneriem, 120 dolāru, sudrabā 180 dolāru reizinam uz 4 partneriem, 720, zeltā 600 dolāru reizinam uz 4 partneriem, 2400 dolāru, un platīnā 3690 reizinam uz 4 partneriem,
Tie jau ir $14,760. Rezultāts pirmais līmenis $18,000. Protams, kamēr jūsu partneri tiks līdz platīnam, jums noteikti būs ne tikai viena izmaksa. Ja? Tātad zelts otrais līmenis $300 reizinam jau ar 16 dalībniekiem otrajā līmenī. Tātad tie ir 4,800 platīnā, otrais līmenis 2,490 reizinam jau ar 16 dalībniekiem, tie ir $39,840 un rezultāts otrais līmenis, referālie bonusi $44,640. Un platīnas, jā, platīnas trešais līmenis, tātad, nauda vienmēr nāk no dziļuma, kā saka, 1290. Tie ir $82,560. Un saskaitot kopā, tie jau ir $145,200. Tikai referālie bonusi, ja jūsu partneri vienreiz dod jums, saņem izmaksas un dod jums referālo bonusu visos 4 līmeņos. Šeit dzelzis pat nav ierēķināts, ja, tātad, dzelzī tas būs vēl klāt, ja, plus. Un, protams, tiem, kas ir nopietni cilvēki, ja, kas ir ambiciozi cilvēki, kas tiešām grib labi pelnīt, es domāju, ka 10 partneri arī tie nav griezti, ja, varbūt daudz vairāk jums šo te partneru, bet katrā ziņā vienkārši duplikācija, katram pa 10. Rezultāts 1110 partneru komanda 3 līmeņos, ja, tātad kādi ir šie te referālie bonusi? Es iziešu diezgan ātri cauri, lai neaizņemtu jūsu laiku, ja. Tātad faktiski jūs redziet, kā auga šo te bonusu lielums, ja. Tātad faktiski pirmais līmenis ar 10 partneriem, viena izmaksa no katra, $45,000 no pirmā līmeņa. Tātad no jūsu tiešajiem partneriem. Zeltā otrais līmenis tie ir $30,000, platīnā tie ir jau $249,000, ja, un kopā tie ir $279,000 otrais līmenis referālie bonusi. Un platīnas trešais līmenis, ja, tātad, jau mums šis cipars ir pavisam interesants. Tas jau ir vairāk kā miljons, ja, 1,290,000. Ja mēs sarēķināsim visu tagad kopā, tie ir vairāk kā $1,5 miljons. Plus vēl neaizmirsīsim, kad bitcoins noteikti kāps uz augšu, ja, jo tad, kad mēs sasniegsim šādus te rezultātus, tas var būt 2 reiz, 3 reiz un daudz reižu vairāk. Runājot par pašu projektu attīstību, partneri šobrīd piedalās no dažādām valstīm, jā, es domāju, ka mēs paši esam jau šeit šodien no dažādām valstīm sapulcējušies, jā, tātad pagājušais gads, jūlijas sākums, drusciņi vairāk kā 250 dalībnieku plus mīnus, bet pa šo laiku, jā, tātad aktīvo dalībnieku skaits ir izaudzis pār pa 60,000 dalībnieku. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka cilvēki tiešām pelna, par to, ka čeki krīt, to mēs arī redzam, ja ieejam izmaksu, kā saka, čatā, ja tas viss ir atklāti pieejams, čeki katru dienu birst, vismaz kaut kur 200, 250, 300 izmaksas dienā, ja, tātad partneriem izmaksas, protams, ir dažādas, bet runājot arī konkrēti par mūsu mērķi, par platīnu, ja, tad vēl gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka pirmais bitcoins tika nopelnīts ne jau no projekta autora, ja, tātad ne jau projekta autoram, bet gan cilvēkam, kurš ienāca dažus mēnešus vēlāk, ja, tātad faktiski 2 mēnešu laikā mans sponsors nopelnīja savu pirmo bitcoinu šajā te projektā. Un es neteikšu, ka viņš uzaicināja ne 100, ne 200 partnerus, ja es zinu, ka viņam pirmā līnijā bija 20 partneri un arī ne visi aktīvi. Ja. Tātad faktiski 2 mēnešu laikā ir šāds rezultāts pilnīgi iespējams, bet, protams, kad ir jākustās. Šeit ir jau nedaudz novecojuši statistikas dati, ja, jo statistika mainās katru dienu, bet jebkurā gadījumā
izmaksu tabulas ir pieejamas katram savā botā, ja tātad pirmais čeks, drusciņ vairāk kā 3,5 bitkoini, nu, rēķināsim, ka tas ir noticis gada laikā, ja tātad, nu, pareizinām 3,5 reizes, šobrīd bitkoina cena 60,000, ja, un faktiski, nu, jau vairāk kā 50 partneri ir saņēmuši vienu un vairākus bitkoinus, ja, tātad viss ir atklāti pieejami šie te statistikas dati, un 66 dalībnieki mazliet vairāk par pus bitkoinu. Nu, tā kā rezultāti ir iespējami, rezultāti runā paši par sevi, nu, un, protams, cik katrs nopelni ir atkarīgs tikai no saviem, kā saka, solīšiem, jā, pirmie mazie solīši, pēc tam arvien lielāki un lielāki, jā, bet, nu, nosacījumi visiem ir pilnīgi vienādi. Un kas vēl runājot par savstarpējo pašpalīdzības kasi, jā, tā tad atceramies, ka šeit arī mēs pelnām bitkoinus, ja jums ir 100 čaras, kurus jūs gribat ielikt pašpalīdzības kasē. Šis mārketings ir neatkarīgi no tā, kurš jūs ir uzaicinājis, ja tā tad visi stājās rindas kārtībā ar 100 čarām, un tad, kad pienāk jūsu kārta, jūs saņemat ienākumu dubultīgi atpakaļ, ja tā tad 100 čaras pārvēršās pa 200, 100 atkal iet atpakaļ kā reinvests, ja, un būtībā šī te rinda bīdās uz priekšu tajā gadījumā, ja nāk klāt jaunas 100 čaras vai jau no esošajiem dalībniekiem, kas liek pa jaunu iekšā, neskaitot reinvestu, vai no jaunu pienākušajiem partneriem. Ja? Tātad, nu, faktiski aprits laiks nav noteikts, jo ir atkarīgs no aktīvo dalībnieku skaita uz doto brīdi. Un līdzekļu izņemšana ir iespējama aktivizējot un daļēji noslēdzot jebkuru no projekta līmeņiem. Tātad šī poga ir pieejama tur, kur ir visi līmeņi. Tad, kad jūs šeit uzspiežat, tad atverās kasa zem pamašķa pašā augšā. Un, ja jums ir 100 čaras, ar kurām gribat ienākt šajā te pašpalīdzības kasē, tad to varat darīt. Šeit vēl mums ir interesants palīgi instruments kā ķēdītes, ja, tātad ķēdītes mēs redzam, kam būtu jāaktivizē attiecīgi ar kādu no jauniem kloniem, ja, tātad, lai pabīdītos uz priekšu visa organizācija un kāds saņemtu izmaksas. Un tieši arī konkrēti šie te rezultāti ir pieejami šajā te sadaļā, ja jūs uzspiedīsiet šeit apakšā, tad atvērsies jums arī pieejamie, kā saka, visi čati, ja, un kur jūs varat rakstīt, ja jums ir kaut kādi jautājumi, un kur jūs redzat principā visu statistiku. No manas puses šovakar tas būs viss, ja, tātad paldies visiem, ka piedalījāties, un vēlu visiem kolosāls rezultātus un, protams, daudz bitkoinus, bet šie rezultāti ir tiešām atkarīgi tikai vienīgi no jums pašiem, jā, cik ātri jūs sāksiet rīkoties, darboties, dot informāciju un pieņemsiet sev vispareizākos lēmumus. Ar jums šovakar kopā bija Valda Lāksdiņa.